Tu esi droši, ka tu gribi tiešām tos atbildēt? Kā man Liepājā gāja, tur visādi var gadīties. Droši vien, ka kādam ne īpaši patīk tas, kad kāds cits kaut ko runā, to, kas varbūt nav kādam mērts, varbūt kādam nepatīk tā informācija, ko es esmu dabūjis, kas ir manā rīcībā. Jā, es katru dienu ceļos, es katru dienu velku šo plakātu, es sadrukāju lapiņas un eju cilvēkiem runāju. Cilvēki ir īstenībā atsaucīgi un ir dažādi cilvēki. Pensionāri, kas ir novesti līdz galīgai, bezizējas stāvoklim, studenti, jaunieši, kas ir atvērti, kas prasa, ok, darām. Tādi, kas ir nosliegušies sevi, nē, es negribu, citi saka pilnīgi, man ir bailes, es neko negribu, nevajag. Cits iet man garām, izliekās, ka neredz mani, paklausās vai ne, tad sleps atgriežās, paņem lapiņu un aizskrien projām. Hei, dažādi cilvēki. Tas, ja es kādu esmu aizķēris, ka viņš kaut ko bišķi padomā, tas ir mans panākums tad, acīm redzot. Jā, man ir reāla informācija. Es esmu pietiekoši lasījis, es esmu pietiekoši pētījis to visu, un es viņu likšu lietā to informāciju. Tas, kas būs manos spēkos, to es darīšu. Es redzu, ka tev arī ir informācija. Un iespējams, mēs kopīgi varētu pat kaut ko izkustināt smagāku no šīs te bēdu ielēs. Ir vienkārši jāiet un jādara, un pietiek sapņot, un pietiek deliģēt to kādam citam. Ir pašam jāiet. Ok, ar to Liepā ir tā. Man piebrauc policisti vienkārši. Un sašņorē un iebāz mašīnā. Viņi neskatījās, viņi neklausījās, viņi neprasīja man lapiņu parādu. Viņi vienkārši piebrauc, ielika mašīnā, bez vārda runas un teica, ka tur man visu paskaidros. Tas fakts, ka mani paņēma vienkārši, neko neprasot, vispār neieklausoties, nepaskatoties, ko es daru, ja, tas liecina to, ka vienkārši kādam nepatīk. Nepatīk tas, ko es daru. Nepatīk to, ka kaut kas notiek savādāk, nekā ir ieprogrammēts. Ja runā par projektu Varoņa, ok, viņš tika slēgts, bet es redzu, ka viņš atzimst, un viņu vajag turpināt un atsākt, jo tie bija cilvēki, kas viņā piedalījās. Tie bija cilvēki, kas reālas lietas darīja, kuriem tiešām rūpēja gan ekoloģiskā, politiskā visa vidas situācija, īpaši ekonomiskā situācija valstī. Es nezinu, tie bija reāli domājoši cilvēki, vai ne? Viņi tiešām stājās pretī, lika cietumā oligarhus lielos jau viss jau notika, tāpēc jau viņu arī nogremdēja to projektu. Tāpēc, ka sāka reāli cilvēkus sēdināt cietumā, viņiem bija jāsāk maksāt par to, ko viņi ir nodarījuši mums. Tāpēc jau tā informācija, kas ir man, tāpēc viņi ir jāmet uz āru, ja? Un tā informācija, ja nonāks dzirdīgās ausīs, ja tiks pacelt augšā, ok, atdzims, projekts Varoņi atdzims, un mēs dzīvosim normālu dzīvi. Atkal normālu dzīvi, nevis gaidīsim, ka mums to kāds pasniedz uz paplātes. Kam ir izdevīgi slēgt projektu? Protams, ir organizācija, ir cilvēki, kam reāli ir nepieciešams, lai mēs, jūs, es, visi pārējie, lai nevarētu sasniegt tos mērķus, kurus mēs gribam sasniegt. Jo šobrīd spēki ir šīs organizācijas rokā, šo cilvēku apvienību rokā, kuri grib manipulēt ar visiem. Bet man ir plāniņš, kā es likšu lietā to informāciju, kas ir manās rokās, kas ir manā galvā, un es darbošos pēc šī plāniņa. Projekts Varoņi nodarbojās ar ļoti svarīgām lietām, visai cilvēcei, ne tikai mums Latvijai, svarīgām lietām. Bet, manuprāt, vissvarīgākā štēle, ko viņi izdarīja, tas bija, kad viņi izstrādāja šo enerģijas substanci, kas ļauj cilvēkam izdarīt daudz vairāk, kas ļauj cilvēkam saorganizēties un strādāt ar 3 reizes, 5 reizes, 10 reizes lielāku atdevi, nekā, teiksim, tas ir kaut kādos vienkāršos apstākļos. Šobrīd varbūt viņš vēl nav īstajās rokās. Viņš vēl var izdarīt ar viņu arī sliktus darbus. Bet, ja projekts Varoņi atdzims, un viņš atdzims, es ticu, ka viņš atdzims, tad būs ok. Tad tas strādās tā, kāds ir šī te spēka mērķis. Vienkārši tāpat kā ar kodola enerģiju.
var sagraut valstis, pilsētas, var nodarīt visu neiedomājamāko ļaunumu, bet var arī apsildīt dzīvokļus, var kustināt transportu, var pētīt zvaigznes ar to. Kādās rokās tas nokļūst? Vai labās, vai ļaunās? Protams, cilvēkiem liekas varbūt, kas tas pa dīvainīt tur staigā, ja? Tur plakātiņu uzvilcis, tur bļaustās varbūt izplat kaut kādas lapelītes, ja? Ok, tas šobrīd izskatās varbūt dīvaini, bet ir šodien jāmācās domāt savādāk, jāmācās darīt savādāk, nekā mēs esam pieraduši, nekā mums pumpē iekšā smadzenēs, kā mums ir jādara. Un to visu dara organizācija, kas nav ieinteresēta mūs vilkt ārā no tās bedres, kurā mēs esam. Mēs paši tikai varam sevi izvilkt. Protams, kad projekts Varoņi to mums tikai palīdzēs izdarīt. Kāda starpība, no kurienes es esmu un kas man patīk? Ok, es varētu teikt, ja? Bet tas jau nav svarīgi. Man, protams, kā jau jebkuram cilvēkam patīk kvalitatīvas lietas, man patīk normāli, labos apstākļos dzīvot, ceļot un tā tālāk. Kā jau jebkuram, ja kādam svarīgāks liekas mētelītes nekā kaut kāda vispārējā labklājība, es viņam to nevaru pārmest, bet es varu parādīt, kad ir arī mazliet savādākas vērtības. Tu redzēsi nākamnedēļ, ok, ļoti drīz par to, par ko es runāju. Tu redzēsi. Izejot uz ielas, protams, es nelecu uz dakšām, vai ne? Tu domā, ka man nav bail? Un kā vēl ir bail? Es neskrienu ar kulakiem virsū policistam vai nesitu logus ārā, ne? Ok, es rīkojos piesardzīgi, bet es pievēršu uzmanību. Tāds ir arī mans mērķis. Es neaicinu nevienu uz vardarbību, es neaicinu kaut ko gāzt vai protestēt. Ja? Paši mēs esam tos diriģentus ievēlējuši, bet es aicinu domāt un izdarīt secinājumus. Vissvarīgākais, ko es gribu tomēr pateikt, ja? Ka šī organizācija, kura cenšas iznīcināt varoņus, mūsos, kas ir, viņa ir vienkārši jādabū malā. Viņa ir jāgāž, viņa ir jānoslauka, ir jāatjauno varoņi, ir jādabū normāls, taisnīgs pielietojums spēka substancei. Un to mēs izdarīsim. Projekts Varoņi dzīvos.